Čau, brīnišķīgais klausītāji! Mēs esam atpakaļ. Šodien mums ir īpaša atmosfēra, īpaša studija. Mēs esam nometnē. Another Life. Tieši tā, mēs esam kā mentori vai drīzāk grupiņu vadītājs, tāpēc mums šobrīd ir periods, ka mēs varam brītiņš, lai ierakstītu mūsu podcastu. Un tas, ka mums nav aizmugurē mūsu logo, tas nenozīmē, ka mēs nerunāsim par manu identitāti Dievā. Bet mēs izmantojam laiku, gan kalpojot reālā dzīvē, tāpat arī kalposim jums un šodien dalīsimies ar tēmu. Pēc visām iepriekšējām grūtību tēmām tās pārvarējuši, taisnie dodās pie pateicības. Arī grūtību brīžos mēs būtu jāpasakās, vajadzētu. Starp citu, tā ir viena no metodēm, kā iziet no grūtībām. Pateikties. Tā nenāk viegli, vai ne? Jā. Mēs esam nonākuši līdz 50. psalmam. Un īstenībā pārskrienot pāri, es pamanīju vienu lietu, kad ir teikts, kad, pieņemsim pēdējais pants vai, pēdējais pants. 50. psalms 23, kur teica, kas pienes upurim pateicību, tas tur mani godā, un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu. Tiesībā tā ir laba doma par to, ka pateicība mūs noved uz pestīšanu. Tas ir viens no risinājumiem, ka tas ir ceļš, tas ir process, caur kuru mēs ejam, pieliekot klāt tam, ko mēs darām. Un upuru tēma tā ir arī tāda nopietna tēma, vai ne? Kas mūsdienās vispār ir upuris? Vai ne? Upuris mūsdienās. Tas ir kā kurš uz ko skatās. Bet ja bībeliski mēs skatāmies kontekstā no tā, kas tur teica, ka Dievs saka, man jau nevajag jūsu, ka jūs atnesat man āzīti sagrieztu vai vērsi nokautu. Jā, bet šī, laikam, tad jāpasaka arī tas konteksts par 50. psalmu, par to, kad Izraēla tauta, viņi pienes šos upurus, bet bija jau noticējis tas, ka tas notiek tā liekulīgi, ka viņi izpilda to kā rituālu, ka viņiem jau tas ir kā tāda darbība, bet tomēr viņi ignorē Dievu savā dzīvē, un viņi to nedara no sirds, no mīlestības, no pateicības, vai ne to pienesot šo upuru, viņi to izdara tādu darbību. Un īstenībā to var asociēt arī ar mūsu dzīvēm, bet kad attiecīgi, kad Dievs brīdina šajā psalmā par to, kad viņš ir šis Dievs, ir pats tiesnesis, kā šeit ir rakstīts, un 6. pantā, un ka viņš saka, klausies man tauta. Un tad viņš runā un brīdina par to, kad attiecīgi jūs nesat man upurus, bet viņš arī runā par to, kad viņš ir visa radītājs. Viņš ir tas, kuram pieder katrs dzīvnieks, katra radība, un kad viņš saka, ja es gribētu ēst, vai ne, tad es pat jums to neteiktu. Bet tas runā arī šis psalms un parāda par to, ka Dievam nav tādas vajadzības, ka mums kā cilvēkiem ir vajadzības. Un kad šeit viņi izpildot to, protams, to likumus un par upuru pienešanu vairāk var lasīt atkal Mūzes grāmatās, bet Izraēla tauta izdarīja šīs darbības, viņi pienes upuru un domāja, ka viņi ir izpildījusi tā ķeksīši, bet viņi domāja, ka Dievs nepamana to viņu rīcības, viņu pretējās darbības, kas ir atkal ar grēku un kaut kāda nepaklausība, un viņu ieradumi ir ne tie pareizākie. Un tāpēc atkal šeit uz psalma beigām atkal ir teikts par to, ka viņš saka bezdievim, ko tu daudzini manus likumus un ņem manu derību savā mutē, ja tu ienīsti manu pamācību un laidi manus vārdus pār galvu. Atkal, kad viņi pienes šos upurus, bet viņi vispār nepaklausīja Dievu. Tad sanāk, stop. Stopējam. Stop. Tad sanāk, ka mēs varam, viens variants, mēs varam kaut ko darīt, bez emocijām, vai ne? Izpildot kaut kādu noteikumu, vai ne? Šajā gadījumā tu pieminēji Mūzes grāmata ir baušļi Dieva tiešie nosacījumi, kad jums būs darīt tā, griezt tā, nest tur, asinis noliet tur. Pieņemsim, tas varētu būt jebkas.
darbs, ko es tev uzdodu darīt. Tātad es to varu darīt tikai tāpēc, ka tas ir jāizdara. Otrs variants, ka es to varu darīt ar citu motivāciju, vai ne? Jā, ka es varu pielikt klāt pateicību un beig galā sanāk, ka Dieva vārds vispār saka, man arī to upuri nevajag. Man vajag, ka tavs upurs kļūst jau tikai tā pateicība, kad īstenībā, kad tas var būt augstāk par to. Jā. Jā. Nu jā, tu to redzi. Es saprotu, ka tu zini. Jā. Es gribēju vienkārši pasvītrot, ka interesanti, ka mēs kaut kādas lietas varam darīt ar nepareizu motivāciju. Pat labas lietas, pāreizas lietas. Mēs to darām paklausībā un vēl tam līdzīgi, bet ka mēs varam darīt daudz lietas ar nepareizu motivāciju. Un tad Dievs saka, bet man to vispār nevajag. Jo tu atnāc neapmierināts un gribi tur, es nezinu, pieņemsim nometnē novadīt grupu, vai ne? Un tu atnāc neapmierināts, tev viss ir iebjās, tu esi, kāpēc vispār esmu te atnācis, un visi jau lasa tev kā atklāt grāmatu. Un, principā mēs varam arī kā, nometnes vadītājs var pateikt, kāpēc tu vispār esi ieradies, es gribu ar tevi parunāt. Vai tu vispār saproti, kāpēc tu esi, jo tas, ko tu tagad pasniedz, tu manis pēc varēja arī to nedarīt, mēs būtu iztikuši bez tavu negatīvā visu šī iesaiņojuma, vai ne? Cik īstenībā svarīgi ir, ka Dievam interesē, ka mūsu sirds ir tāda patiesa un ka viņā vēl vairāk, ka mums ir pateicība. Jā, man patīk, ka tu teici patiesa sirds, jo tā ir viennozīmīgi tāda kristietības sastāvdaļa, jo tu nevari noliekuļot, jeb būt tāds, tā kā ir viena kāja tur, ar otru tur un tā. Dievam ir patīkam un arī, ko es redzu savā dzīvē, kristietības dzīvē, kad es esmu augusi tajā, lai būtu patiesa ar Dievu. Un tāpēc šeit ļoti labi redzēt, ka viņš saka, man reāli, ja jūs nākat bez sirsnības, man to vispār tā kā nevajag. Kad ja jūs esat iemācīti kaut kādas darbības darīt, un jums tas nemaz nepatīk, un ja tu ar to nevar tā, ka tu gribi, Dievs dara to tev. Jo pēc visa tā, ko Dieva žēlastība ir darījusi, un tā, kā viņš mūs mīl ikdienā, viņš grib, lai mēs priecājamies, lai mēs slavējam viņu, pielūdzam un dodam to labprātīgi no tās mīlestības, apzinoties, ko Dievs ir darījis. Ne jau no tā, ka tev man tagad jāpielūdz visu laiku, jāklanās. Tur ir tāds atkal tas skatījums. Ko tu domā par to, ka tas nāk viegli vai grūti? Pateicība, manuprāt, es nezinu, vai tā drīkst teikt latvieši. Es nezinu, bet vispār cilvēkiem Varbūt, teiksim, mūsu kultūrā, mūsu vidē, kur mēs esam, var novērot, ka tas ir pagrūti. Jā, vai ne? Jā, jo cilvēki bieži vien uzskata, ka viņiem pienākās kādas lietas, un arī skatoties no tā, kad mēs kādas ir lūkšanas cilvēkam. Arī es pati, Dievs dod, Dievs dāvā. Varbūt nav tā, ka tas nenāk pateicība, tāpēc, kad arī nav šī pirmā sadaļa. Jo, redz, mēs varam daudz lietas darīt pienākumu pēc, un pēc laika tas mums iet kaut kādā režīmā, un tad nāk šī balva, vai ne? Jo, man šķiet, ka, redz, kāpēc es vispār akcentēju šo pēdējo pantu? Pēdējo pantu par to, ka ja tu pienesīs, centīsies, ka tad radīsies kaut kas, tad būs šis ceļš. Bet ceļš nerodās, ja es, piemēram, nemaz uz viņu tā kā nesāku kāpt virsū. Es nesāku iet, vai arī, ka es neesmu pat definējis, ka man ir kaut kāds, vai es neesmu ieraudzījis. Ka tas ir tāds process, ka tad es tikai rādīšu. Tas ir apmēram tā, kad es tev kaut kur vedu, es neteikšu, kur, bet, kad mēs tu procesā ieraudzīs. Un mēs, īstenībā, gribētu tā, ka mēs it kā nejauši, viss tas jau ir. Un, kad es dzīvoju, esmu laimīgs, esmu piedzimis kristīgā ģimenē. Bet tas tā nenotiek. Kad, man tā šķiet, ka Dievs īstenībā mums visur prasa, ka mēs tā kā, viņš izdarīja savu soli, vai ne? Ka tagad ir mūsu sadaļa, ko mēs darīsim, ko mēs izvēlamies, vai mēs iesim, kāds ir mūsu tās, mūsu izvēles vispār. Jo mēs esam instruēti, mēs esam informēti par to, ka ja es piekrītu un pasaku Jēzum jā, tad īstenībā tas iekļauj ļoti daudz ko. Tas iekļauj to, ka man ir jāmeklē, jāsavācās, jāiet. Man ir jāmeklē, ka es vispār varu redzēt. Ka tas jau iekļauj daudz lietas iekšā, un kad reizēm mēs iegrīzam tādā apmānā par to, ka tam jānāk automātiski kaut kādām lietām.
vai ne? Ka tas nenāk automātiski, man liekas, es gribu tev piekrist. Kādā ziņā es pat izprovocēju tev uz to, ka tu pasaki, jā, tas nenāk viegli, bet es gribu piekrist tam, ka tas tiešām nenāk viegli. Jā, jo reizēm mēs tiešām aizmirstam, ka mums ir kā pienākums, ka mums ir jābūt tā absolūtā saldā dzīve. Vai ne? Šī tās lielās, vai ne, absolūtā zem, kur piens un medus tek, vai ne, kur man viss ir labi un ko es sagribu, to es dabūju. Nav jau tā, ka Dievs mums to nevēlās. Viņš tāds sēž un gaida. Nē, mums ir tiešām absolūti dzīve pārpilnībā, bet to, ko es redzu, Dievam ir ļoti svarīga mūsu sirds. Jo Dievs nevar mums dot vairāk, ja mūsu sirds motīvi nav pareizi. Un to, ko es esmu pamanījusi, kad, kā viens tu saki, ka grūtībām ir vieglāk iziet cauri, ja tu sāc pateikties, ka nevis tu sāc visu laiku izcelt tās grūtības, to situāciju, man ir tā, man ir šādi. Jā, ka tu fokusējies uz to, bet atkal pavērs šo skatu uz to pretējo, sāc pateikties, ka tu redzi, kur tu sāc caur Dievu vārdu teikt, paldies, kungs, ka tu esi ar mani, ka tu ved mani caur tumšai ielai, vai ne, bet ka tu esi ar mani kopā un ka tas notiek tavu vārdu atkal dēļ un kad lai es varētu pagodināt tev. Un es redzu to, ka Dievs tiešām arī ir mainījis manu sirdi šo 3 gadu laikā. Labi, varbūt nedaudz jau vairāk, kad 5 gadu, kad es nav atgriezos pie Dieva, bet tas ir arī tāds laika periods. Un kad es tiku izmainīta, kā es pirmkārt skatos uz sevi, kā atkal, lai vairāk skatītos uz Dievu, jo bieži vien tas ir arī par to kristīgo, kur mēs augam, tad mēs esam tie bērni, vai ne, tad pusauģi, kā tur pareizi skaities, tas vecums, jā, un tas viss veidojās no mūsu sirds, un atkarībā, kādi ir mūsu sirds motīvi, kāpēc mēs esam ar Dievu, kāda mūsu izpratne par to, ko nozīmē kristietība. Un tajā atkal Dievs mūs var pavairot un atkal celt. Un tāpēc manā dzīvē ir svarīgi tiešām novērst to skatu jau tik daudz no sevis, bet ieraudzīt jau pateicību tajā, ko Dievs man ir dāvājis. Un arī šajā dzīves posmā, ka es varu pateikties Dievam, jo ir bijuši reizes, kad es redzu, ka es vispār neesmu pelnījusi kādas lietas, bet Dievs man dod, un man šķiet, ka situācija nav atrisināma. Un tev beigās Dievs kaut kā pārvērš, tad cilvēks atbild, un tāds, aleluja, paldies tev, Dievs, ka tu žēlstībā tiešām devi šo risinājumu. Un kad atkal, protams, svarīgi ir zināt to Dievu vārdus, ko stāvēt, un likt pretī. Dievu vārdu. Jā, es atcerējos. Es vienkārši gribēju ātri sameklēt, bet man liekas, ka man varbūt tā nesanāk. Es vienkārši kaut kādā ziņā kontekstā tā rakstvieta par to, ka, ja mēs pieminam, ka mums ir šīs grūtības un ka mēs nevaram pateikties, ka viens no iemesliem ir tas, ka mēs, Dievu vārds saka, ka visas grūtības un kārdināšanas, ka tas ir īsts mirklis. Salīdzinājumā ar mūžību, protams, mūžība ir bezgalīga, vai ne? Un pirmkārt viņš saka arī, ka viņš neuzliks vairāk nekā mēs spējam pārnest. Tas ir nopietni. Es vakar, man liekas, pieminēju kaut kam teicu par to. Es vēl izaugšu līdz šai rakstvietai par to, ka viņš neuzliek vairāk. Bet tu neesi grūtībās tā teikusi? Reizēm es varu savākties. Man liekas, ir tā, ka man ir tāda lūkšana, tad es ieraugu, ka es netiek galā par to, ka Dievs ļauj man reāli ieraudzīt to. Jo, ja es nevaru tā kā apstāt, teiksim tā, es nevaru ieraudzīt, ka es tagad sāku satrakoties, tad es neapstāšos. Tāpēc, ka tu tā kā it kā ļaujies emocijām. Un tāpēc tā ir man izdomāta tāda ideja par to, kā sev apstādināt, ir prasīt Dievam, lai viņš man atver acis, kad ir sākuma, kad ir tā stadija, tā kā stop, kad signāls, lai aiziet, ka stop ir tev, tu pārkāp robežas. Un nevienmēr es varu nofiksēt to. Un tad, kad es, mēs zinām, ka mēs varam aizrauties. Nē, viss kārtībā. Bet tas, kad, protams, ka viņš neuzliek vairāk, bet es domāju, ka tā jau ir tāda pieaugušāka cilvēka atklāsme par to saprast, ka tiešām, ka es tikšu galā. Jo ko nozīmē, ka Dievs nedod vairāk, ka es spēju tā kā nodalīt, ka tā nav mana cīņa, bet tā ir Kristus cīņa. Un cik mēs no cilvēkiem varam to tā kā nospraust, stop, šeit beidzās mana
manas emocijas, mana psihošana, un ka tur sākās Dieva miers. Kur ir tā robeža? To jau īstenībā mēs pasakam, vai mēs ļaujam savai dvēselē ieplūst tajā visā jūrā, vai ne, ļauties visam hausam, neprātam, kaut kādām stresam. Vispār Bībele ir tāda, tur ir tie augstie standarti par pieaugušo cilvēku, vai ne? Apstājies, tur arī, tā kā Dāvids saka, kaut kādā ziņā es atkartojos. Mēs pirms tam jau bijām minējuši vienā no podkāstiem par to, kad Dāvids pat savai miesai viņš liek, tur tagad savācies, dejo, tur dziedi, slavē. Vai mēs visi esam tik gana, tā kā lai to saka, tu pats esi sev profesionāls, ka tu pārvaldi savu miesu? Vai tu pārvaldi savas emocijas, ka reizēm mēs to tiešām nedaram? Mēs tiešām reizēm to nevaram izdarīt. Reizēm, tajās emocijās pārņem tik ļoti. Jā, tā kā ļaujamies, vai ne, kad mēs ieplūstam tādā. Es domāju, ka tas ir dvēseliskais cilvēks, tas arī ir nepieaudzis cilvēks. Un Pāvils saka, vai jūs vēl joprojām esat miesiski, vai es ar jums varu sarunāties kā ar pieaugušajiem. Un ir rakstvieta par, Pāvils turpina, viņš stāsta tālāk, kad es atmetu bērna dabu. Man īstumā šie vārdi, viņi man kaut kādā ziņā griežās iekšā ausīs, un viņi man droši vien Dievs signalizēja par to, ka var atmest. Var atmest. Un es redzu, cik ļoti, bet cik ļoti reizēm ir grūti un tieši tāpat piespiest sevi pateikties, ka tad, kad es esmu grūtībās, turpinot man iesākt to tēmu par to, ka tas ir mirklis, ka ja mēs pareizi skatāmies vispār uz mūsu dzīvi kā tādu, ka grūtības ir tikai tāds, tas ir īslaicīgs. Es jau neatceros, godīgi. Laura, tu atceries, tur 2011. gadā, tur, nezinu, septembrī, kādas tev bija grūtības? Protams. Tu neatceries, vai ne? Bet uz to brīdi tas bija tu man dzimšanas diena, varbūt tā bija grūtība izdomāt svinēt, vai nesvinē. Tev ir grūti dzīvē, tik galā ar šo te jautājumu. Bet jautājums ir par to, ka uz to brīdi mums tas liekas kā vienkārši, tas ir viss mans kosmos, tas ir viss, kas es esmu. Bet paiet laiks un iespējams pat, kas bija 3 dienas atpakaļ nosaukt savas grūtības. Izdomāt, ko likt somā. Tu tās sauc par grūtībām? Es gribēju vienkārši teikt, ka patiesībā mums tikai uz to brīdi emocijas ir tas, kas piedod to garšu tam, ka tas nav tā kā ēdams vai ne, ka tas ir kaut kas sarežģīts, bet arī Dieva vārds, ja mēs esam iēduši iekšā Dieva vārdu, tad apsolījumi jau mums viss, viņi ir šeit. Un ja mēs tā godīgi paejam 3 dienas uz priekšu, nometne būs beigusies, jau gulēšu savā gultiņā tur un darīšu to, ko es parasti daru, vai ne? Uz droši būs. Dušā vienmēr būs iet. Ūdens silts ir cik gribi, vai ne? Tur nav tāds boilers tāds, vai ne? Bet, ka tas tāds pārējošs īslaicīgas lietas. Bet runājot par tām grūtībām, kāpēc tev jautāja par to, vai tu neatgādini sev, man ir bijušas situācijas, kur tiešām tev ir jācienās un kaut kāds periods, kur ir ļoti grūti, ka tu asaras, jautājumi, neskaidrības un ka tu lūdz, bļauj uz Dievu un reizēm pat emocijās tu bet tu iztrakojies, tu izraudies un tad es atgārtoju savu patiesību, ka man nāca arī šis pēns, vai ne, ka Dievs neuzliek vairāk nekā mēs spējam panest un tad varbūt arī, paldies Dievam, viņš man ir devis kaut kādu tādu, kad reizēm pārmainīt un uzreiz, kad es jau esmu atstrādājusi sev, ka tev ir, lai pārmainītu, tev ir jāliek Dieva vārds tā kā priekšā. Tā taisnība. Nākamajam līmenim, dodiet nākamo devu viņai. Bet man bija tā, ka es saprotu, ka Dievs neliek vairāk nekā spēju panest un kad es tāds, šis man ir jāiemācās un kad tu atkal jau saproti, tev nāk pārbaudījumi, lai tu tiktu atkal norūdīts un tā, ka mums varbūt atkal tēma par grūtībām. Jā, es īstenībā dzirdu, ka mēs runājam. Man liekas, ka grūtības saistīts ar to, ar pateicību, jo tu nevari pateikties, ka tu jūties grūtībās. Jā. Nav tā, ka ja es jūtos, ka man ir grūti, tad pateikšanās tā kā pretpols, vai ne? Balts un melns, kad ja man ir grūtības, kāpēc tu no maniem prasi, lai es pateiktos? Bet es nevaru pateikties. Jā, jo tad, kad mums viss ir labi, tad ir vieglāk pateikties. Halleluja! Bet es atradu vienu rakstu, man bija pierakstīts. Nav tā, ka es viņu tā baigi meklēju. Labi. Man liekas, šis ļoti arī raksturo Romiešiem 1.21, kad
ir teikts, ka, jo zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, un viņam nav pateikušies, bet savus spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā. Iedomājies, cik precīzi tas īstenībā ir teikts. Es aizvakar šodien vadīšu un aizvakar vadīju semināru par arī bērniem pastāstīt par attiecībām, par Dievu, kas ir Dievs, kas es esmu. Un ļoti līdzīga rakstvieta ir par to, ka, ja mēs nesaprotam, kas ir mūsu Dievs, arī tas, tā kā arī šeit ir teikts, ka jo zinādam Dievu, viņi to nav turējuši godā, kā Dievu, viņam nav pateikušies. Tad sanāk bet, kad otrā galējība ir, kad ja es nezinu, kas es esmu, kas ir mans Dievs, tad es redzu, kur krīt savos spriedumos nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrims tumsā. Šis ir ļoti labi. Patiesībā šī ir labāka rakstvieta, nekā es bērniem stāstīju par to, kas es esmu un kas ir mans Dievs. Viņiem ļoti grūti atbildēt. Patiesībā es šo rakstvietu arī redzu kā atbildi uz to, kāpēc mēs ejam netiklībā un kāpēc mēs pārkāpjam laulību, kāpēc mēs vispār nevērtējam varbūt attiecības vai laulību vai mīlestību vai Dievu mīlestību, vai kāpēc mēs nezinām, kas ir Dievs, mēs iekrītam tādā tumsā. Un mēs sākam, kā Bībele saka, vai ne, ka mēs neatšķiram labo roku no kreisās rokas. Visas izvērtīgās lietas, kas ir, kad, labi, es neminēšu, lai pēc to... Labi, es pateikšu. Jūs gribat komentēt, ok. Tad mums būs ilgāks skatījuma laiks, vai ne? Par to, kad vīrietis dzīvo ar vīrieti un sievieti ar sievieti, kā Bībele saka, kad apmainīšu dabisko pret pretdabisko, un arī tur rakstvietas kontekstā ir arī teikts par to, ka šie spriedumi un sirds neprāts ir tā kā pagāni, kuri ir ļāvušies tam. Jā. Un kā rezultāts, kā sekas ir, kad mūsu tās rīcības iznāk ārā nepareizes, un mēs it kā kaut kādā ziņā mēs domājam, Dievs, kur tu esi, bet no otras puses, ja mēs godīgi paskatītos, Dievs, es neesmu tev vispār godājis, un es neesmu tev pat tevi turējis godā, un pat neesmu tev pateikusies par to, ka patiesībā Dievs mūs ir radījis, un viss, ko viņš no mums patiesībā prasa, ja mēs šodienas kontekstā skatāmies, ka viņš grib, lai mēs priecājamies ar viņu kopā. Ka mūsos rodās šī pateicība par to, ka viņš mums dod iespēju dzīvot. Un problēma droši vien, tā nav īsti kā problēma, bet tas, ka mums ir šis varenais izvēļu, mums ir izvēle, ne? Mums ir ļoti daudz izvēles, ko mēs varam izdarīt, ka mums ir vāra izvēlēties. Ar to mēs atšķiramies no eņģeļiem vai no vēl kādas radības, kad Bībele saka, ka tu izvēlies. Un tad mēs nokļūstam tādā strupceļā, jo, redz, kur te arī viss tas grozās riņķī, manas nezināšanas dēļ es izvēlos nepareizi. Tāpēc, kad es neesmu pazinis Dievu vai ne, ka viņš īstenībā grib visas lietas labas. Un ja es zinātu to, tad es viņam arī pateiktos, ka paldies Dievam, ka man ir brīnišķīgs Dievs, kurš man radīja ar tik varenā, man ir tādas opcijas, man ir tāds, tas viss, es varu menedžēt, man ļoti, plaši tāda, neviens dators, kompjūters nav radīts ar tik plašām izvēlēm, neviena fototehnika nav radīta ar tik daudz pikseļiem, cik ir manām acīm. Reāli, vai ne? 300, cik tur, es nezinu, cik pikseļu acīm ir, kurš noteicis, ka neviena kamera nav tik krūta kā tas, kā mēs, kā cilvēki esam radīti. Un tik daudz informācijas dienā nevar apstrādāt neviens dators. Bet tā ir pilnīgi par to, kad arī teikts par to, cik svarīgi ir, kad Dievs akcentē par to, kad par to likumiem un par tām, kāda ir mūsu vārdi, kāda ir mūsu izvēles arī šajā 50. psalmā. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi izdarīt izvēli, iepazīt Dievu mūsu radītāju. Un tas ir pats svarīgākais. Un tāpēc, jo tu vairāk iepazīsi Dievu, jo tu vairāk redzēsi viņa dabu, viņa rīcību, ko nozīmē žēlastība, ko viņš tev parāda. Jo es zinu, ka mēs ar tevi runājām par šo tēmu žēlastību. Vai ne? Tas bija atsevišķi un par to, ka mēs īstenībā bieži vien neizprotam, ka mums jau ir katru dienu tā žēlastība pār mums, ka mēs varam brīvi piedzīvot to sajūtu. Arī vecajā darībā viņiem nebija svētais gars viņos, vai ne? Viņš nebija dots. Bet, kad mums tas ir, ka svētais gars jau ir mūsos, un mēs esam svētā gara temps, vai ne? Un kad mēs nemaz nezinām, kā ir tā diena bez žēlstības. Jā, kad tas jau ir tā vērts, lai pateiktos, un īstenībā
kā mēs runājām, kad ir cilvēki, no kuriem tā kā atstājās, kad tā bija liecība. Jā, ir tādas liecības. Bet arī varbūt, ka neticīgi arī dzīvot. Kaut kādas, es domāju, ka ir cilvēki, kas atkāpjās no Dieva, ka viņi piedzīvo šo bezžēlstības periodu. Ka tev galīgi neiet nevienā lietā. Nu, kaut gan tas jau arī ir signāls par to, lai tev atvarās acis. Tā jau tik un tā ir Dieva labā griba, ir viņš gaida uz tevi. Jā. Tad, žēlstības atņemšana tik un tā ir bonus, vai ne? No vienas puses tāda smagā mācība par to, ka ieraugi, ka cik ļoti es biju tev tuvu visu laiku. Jā. Jo tu visu laiku domā, ka tas ir no tevs, ka tas ir kaut kāds tavs laimes, laimīgā izglītība, man labā ģimene vai vēl kaut kas, vai man vienkārši veicās un veiksminieks. Kristieši nedrīkst tā teikt. Kristiešiem ir jāsaka, es esmu svētīts. Es esmu svētīts. Un man nevis paveicās, bet Dieva labestība un Dieva žēlstība un Dieva svētība. Es esmu svētīts. Man nav vienkārši, ka veicās, bet esmu svētīts. Tieši tā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi apzināties, ka mums ir šī žēlstība, ka mēs esam svētīti. Un gribēju vēl kaut ko teikt. Jā, es tev pārtraucu. Bet ne, viss kārtībā. Man ir vēl ko teikt. Nu, tad turpini. Man ir viena lieta, ko es nesen, man viņa palīdzēja atvērt acis mazliet. Viens no avotiem, kāpēc mēs tā kā nevaram pateikties. Tad es tagad sākšu ar vienu tēmu, kas varbūt liekas tā kā nesaistīta, bet par motivāciju, kāpēc cilvēks vispār dara kaut kādas lietas. Kad cilvēki dalās, ka viņiem ir 3 motivācijas. Labi. Pierakstīts. Sekojiet līdz maniem pierakstiem. Tātad pirmais ir, ka man motivē nauda. Es teikšu tā, ka šīs motivācijas nav sliktas neviena no viņām. Nu, man vienkārši motivē, lai es kaut ko, ja tu man kaut ko pajautā, es vienkārši varu pateikt, ka, ja tu man prasi, gribi piedalīties podkāstā, un tad es tev pateicu, ko tu par to vēlējies, tad viens no jautājumiem būtu jāuzdod. Starp citu, par šo jautājumu tieši domāju, kad es izdzirdēju šo versiju, ka 3 motivācijas. Kāpēc tu, Laura, vispār piekriti piedalīties podkāstā? Kas tev motivē? Un tad tev ir 3 opcijas, tagad klausies, izvērtē, un tad padomā, ko tu teiksi. Sekojiet līdz, kas būs manas motivācijas. Tā, bet es droši vien varbūt pa daudz atklāšu. Tātad pirmais, tu vēlēsi vienkārši naudu par to. Un tev reāli patiktos, ja tu saņemtu naudu, jo tu redzi, ka tas ir labs veids, kā, ka tu esi tā vērt, lai tev par to maksātu. Tev nav jāatbild. Tu esi tā vērt, tas to pelnīja. Jūs zināt, šis ir tāds pasaulīgais teiciens. Skatījos nesen vienu laukos pa televizoru, tur bija šovs kaut kāds, kur zvaigznes tur piedalās virtuves, un es esmu tā vērta, esmu to pelnījis piedalīties šeit, man liekas tāds. Un visi to saka, ik pa laikam savā epizodā, esmu pelnījis šeit būt. Kāpēc tu tā vispār domā? No kurienes tev tas nāk? Labi, tā ir atsevišķa tēma, es atvainojos. Tātad, pirmais ir nauda. Otrs ir, ka tev vienkārši patīk to darīt, ka tu saņem gandarījumu. Izaicinājums. Gandarījums, izaicinājums, ka tev patīk, ka tas kaut kāds jaunas lietas priekš tevīm, ka tu to neesi darījis, tu gribētu pamēģināt. Teiksim, ka tu šeit redzi, ka tā nav īsti nauda, kāpēc tu piedalies. Ka tas priekš tevīm ir kaut kas jauns, un tu varbūt pati gribēji kādreiz to darīt, vienkārši pašam ir grūtāk saņemties varbūt. Un tad tev kāds pasaka, wow, es tev piedāvāju, un tu tāds, es sen to gribēju, kādu labu iespēju, vai ne? Un trešais variants ir... Teiksim tā, to varētu nosaukt tā, ka tas ir, cilvēks saka, redz, un šis būs tas trikī jautājums, un šeit mēs nenoķersim tavu patieso atbildi, ka tu saki, man neko nevajag, bet, vienkārši tu vari pateikt man paldies. Jā, turpiniet. Tā tad ir cilvēka kategorija, kur pasaka, ka vienkārši man neko nevajag. Da labi, es izdarīšu vienkārši tāpat. Jā. Bet, redz, kur šeit ir tāds tā kā zemūdens akmens. Īstumā pie naudas vēl varētu arī pateikt tā, ka tev ir vajadzīga kaut kā tā kā definēta tā kā, ka es, piemēram, pasaku, ka
ar mani filmējās Laura, un viņa ir visforšākā, un viņai vislabāk sanāk, un tāpēc mēs tevi uzaicināju, un es izdrukāju plakāts, un tur ir vienmēr virsū Laura tāda, kā tur tagad moderni, ka tev ir vajadzīga arī tāda publiska atzīšana. Jā, ka tas ir tev patīk, jā. Un nav nekāda problēma, piemēram, ka piemēram, ja mēs būtu darba vietā, vai es nezinu, draudzē, vai tev tur tavā ofisā, piemēram, vai es savā ofisā izdrukāju bildi ar Lauru, un kad tur uzrakstīts, piemēram, Laura, tur labākais mans darbinieks vai labākais kolēģis. Tas ir ok, ka tu to atzīsti. Un šeit par to trešo cilvēks, kurš pasaka paldies, par paldies izdarīt. Man neko nevajag. Mēs ļoti īstenībā draudžu vidē, kristiešu vidē, tas ļoti populārs. Man neko nevajag. Neko. Vai, piemēram, Laura man prasa, uzzīmē man logo, un viņi saka, ko tu par to vēlēs, un es saku, neko. Vai es neko neatbildu. Jā. Un izrādās, ka tāda speciālisti... Tu man atbildēji. Jā, vai nē. Tagad es īstenībā pārdomāju pēc tam, kas izdzirdēju šo versiju, es domāju, Tu tomēr varbūt kaut ko gaidi. Jā. Un redz, kur šeit sākās. Es sevi ieliku kategorijā, ka man neko nevajag. Man pašā vajadzēja nolasīt, jā. Jā, bet redz, kur ir problēma. Problēma sākās ar to, ka tu īsti nezini, ko es gribu. Un es tev arī nepasaku. Un slēptais cilvēciskais motīvs ir tas, ka es patiesībā vēlos varu. Un papildu komentārs par to, ka es neesmu definējis un man ir kauns atzīt, vai es nespēju saņemties pateikt, ka es īstenībā vēlos reāli, kad es gribētu vadīt šo pasākumu. Bet problēma tā, ka es tev to nepasaku, es ķipa gaidu, ka tu to uzminēsi, bet tā, ka tu to neuzmini un es tev pateicu, man pietika duši pateikt tikai paldies vai neko, tad tu pateici paldies. Jā. Un pēc tam ar laiku, mēs jau filmējam kuru epizodu, un pēc un laika, vēl joprojām Laura domā iekšēji, bet vispār es tik daudz laika tam veltu, un kāpēc tu man nemaksā? Tu varētu man samaksāt par to, kāpēc tu man neuzaicini uz vakariņām, kāpēc tu man, un katram ir tas savs, jā, tā. Man viss ir kārtībā, es nezinu, ko tu šeit lasi. Es mazliet jokojos. Bet par to, ka cilvēks patiesībā iekšienē, viņš tā kā pats viņš nav drosmīgs, lai pateikt, cik daudz no viņa tas būtu gribētu. Jā. Un sanāk, ka tu man nedodot to, ko es gribu, bet ka man ir kauns to pateikt tev, ka es varu kļūt neapmierināts ar to. Un iekšēji tev vārās, viņš tā kā krājās, un pēc laika cilvēks kļūst reāli neapmierināts. Atkal tas ieraksts. Un tas tā kā, kad mēs pamanām šīs pazīmes, tas nozīmē, ka cilvēks ir piekritis darīt kaut lietu, vai, piemēram, tur, nezinu, tu palīdzies man atnākt tur uzlīmēt tāpēc mājās. Un tu it kā ir cilvēki, kurš saka, es gaidu, ka vismaz mani pabaros. Vismaz mēs tur pēc tam pasēdēsim. Bet sanāk tā, ka cilvēks pasaka, neko man tāpat brīvs vakars, un pēc tam viņš tāds atnāk mājās neapmierināts. Viņš ir palīdzējis, viņš neapmierināts, viņš tāds, mani pat nepabaroja. Mēs vienkārši uzlīmējām, viņš teica, man laiks beidzies, tagad mēs pa mājām. Un kad cilvēks, viņš ir īstenībā kaut kādā ziņā tik vājš, tāpēc ir tas slidens, tas jautājums par varu, ka viņš ir tik vājš, ka viņš nespēja atzīt un pateikt, ka viņš īsumā grib tā kā kaut ko tā kā saņemt par to, reāli saņemt, bet viņam kauns ir pateikt. Tāds slīdīgs tips. Jā, jo īsti par paldies ir ļoti reti cilvēki, kuri par paldies ir gatavi reāli tur palīdzēt izlīmēt tāpēc vai ir bijuši gadījumi ļoti daudz, kad mēs esam šeit BSM skolā krāsojuši trepes vai ne, 2 dienas mēs esam krāsojuši mēbeles un reāli izvērtēt sev, vai tiešām tu to darīji ar prieku. Un ka tas ir, kāpēc es vispār par šo runāju, kad mēs paši reizēm savas tā kā nepieaugšanas dēļ, mēs ieliekam sevi kategorijā, ka mēs kaut ko vēlamies un mūsu mute neatverās, ka mūsu problēma ir mūsu nerunāšana. Ka tu neesi godīgs, ka tu neesi godīgs. Atklāts. Mēs šeit jau arī ir tas. Jā, un kad es godīgi nepasaku, kad es, Laura, gribētu, ka tu mani uzaicini uz design hotelu restorantu Liepājā, un es gribētu iet izvēlēties tur irbu kāņas ēst, jā. Un lūdzu samaksā par to. Es tev sadzirdēju. Jā, es tā kā piemērs saku par to, ka mēs īstenībā kaut ko gaidām, un tad, kad mēs nesaņemam, ka draudžu vidē, kristiešu vidē, es pat teikšu tā, tas būtu precīzāk, draudžu vidē tas nav varbūt forši vai nav korekti, ka mēs kristiešu vidē, mēs izmetam šo frāzi neko, un mēs sakam okei. Mēs sakam jā, bet īstenībā mēs noslēpjam to, ka mēs gribam, lai mums, piemēram, šodien samaksā. Bet es gribu akcentēt, tad piedod atvainot, tu īstenībā pats esi vainīgs. Jā, bet
Bet redzi, mēs spēlējam attiecības, jā, mēs būvējam viņas, un mēs šita nobrūktas kaut kāds. Nepieaugšanas, es domāju, ka tas ir nepieaudzis cilvēks. Jā. Otrkārt, to arī var attiecināt atkal ar attiecībām uz Dievu. Ka tu it kā tu vari liekuļot un atklāti nepateikt, sagaidīt. Redzi, kur ir problēma. Man liekas, tāpēc mēs esam šeit, lai jums pateikt, esiet atklāti. Ja jūs kaut ko sagaidat, tad arī to konkrēti pasakat. Un mans īstenībā, labi, tu vari izdarīt tagad secinājums, pateikt savu versiju. Es domāju, ko darīt šajā situācijā, kad es, piemēram, komunicēju ar tevi un es redzu, ka tu, piemēram, pasaki paldies. Un man, kā, piemēram, tagad es cik es esmu 5 dienas izglītotas cilvēks šajā jautājumā, es pieņēmu lēmumu, ka es vienmēr no cilvēka izdabūšu, ko viņš vēlās. Wow. Vienmēr paprasīt, es tev varu samaksāt, ja tu vēlies. Vai arī, ja es pazīstu labāku cilvēku, tad es zinu, ka viņu motivē nauda, viņu motivē kvalitīvs laiks, vai viņu motivē dāvana. Mums ir, tā kā kaut kādā ziņā, man ir jābūt jūtīgam pret to, vai es pazīstu šo cilvēku, kas ir viņa tās mīlestības valodas, ka viņš jūtās akceptēts. Citiem patīk pavadīt vienkārši laiku. Pēc tam aiziesim uz spā, piemēram, vai kaut kā tā. Vienmēr neatstāt cilvēku nekad tukšā. Jo, ja viņš paliek tukšā, viņam paliek tur tāds tipu krūzīt tukšs. Ok. Man jāatbild uz šo. Nezinu. Tu jau vari par paldies ņemt savu komandas darbā. Es pilnīgi saprotu, reizēm īstenībā es jūtos neērti, kad... Jo īstenībā ir radies tas priekšstats par to. Šis ir labs. Patīk. Izējām uz tīriem ūdeņiem. Vai atklāt tagad? Bet ir radies priekšstats, kad it kā pat, ja tev pasaka, es to daru par paldies, ka cilvēki tik un tā domā, ka man ir kaut kas jāsagatavo, ka man ir vienmēr kaut kas jādod. Tas ir no otras puses. Tas ir tāpēc, ka negatīva pieredze ir bijis. Bet tā arī ir. Vai arī es pats tā, piemēram, es pasaku, man uzaicinu uz nometni piedalīties, un mums pat neapmaksā ceļu. Redzi, ka it kā es to daru pa velti un es it kā piekrītu, bet ir kaut kāda lieta, ko es tomēr gribu. Ir kaut kāda lieta. Jā. Un tāpēc pieaugušais, tāpēc vienmēr, šis ir tāds, kaut kādā ziņā sāpīgs jautājums, ka pieaugušais kontrolē situāciju. Jā. Nav tāds īsti paldies. Kaut ko tu vēlies, ka tev nav pašam jāņem līdz pusdienas, piemēram, ja tu kaut kur brauc. Vai ka tev izmitinās kaut kur. Un tad, tad rodās no šīs kristīgās vides, rodās tas, ja mēs aicinām uz konferences cilvēkus, ka mums gribās viņiem maksāt vairāk. Pareizi? Vai mēs viņam norošam viesnīcu? Spīkeriem kā minimums mēs norošam viesnīcu, mēs norošam ēdināšanu, mēs sarunājam, kur viņiem palikt, mēs sarunājam, ka viņiem ir varbūt kaut kāda vakara izklaide vai kaut kas tam līdzīgs, ka mēs paši esam kā minimums klātesoši. Ja cilvēks saka, man ir cilvēks, pie kā es palieku, ok, bet... Mums jau rodās no tā, ka cilvēki pēc tam mēs dzirdam atsauksmes par to, ka mani pat tur tajā nometnē mani pabaroja. Tajā nometnē man nebija seguns pilvens jāņem līdzi. Tas rodās no galvā no mūsu dzirdētajiem negatīviem feedbackiem, ko mēs dzirdam no citiem cilvēkiem. Vai tā nav? Tā ir. Un tāpēc mums gribas dot pēc mūsu sirds tīrības iedot viņiem pateicību. Vai tā ir dāvana, vai tā ir nauda, vai tas ir kaut kāds, ka mēs aizem visu kopā paēst un cilvēks vienkārši pasūta, ko viņš pats vēlās, ka mums ir jādod viņam pretī kaut kas. Jā. Vienīgais izņemot, ja mēs uzaicinām māti Terēzi ciemos, un viņa vienmēr ir atteikusies no naudas. Personīgas pazīšanās, tā, jā? Jā. Personīgas pieredzes var teikt, ka māte Terēze nepaņēma toreiz naudu, kad viņa pie mums bija uz semināru. Aiciniet māte Terēzi, kur jūs negribat dot neko. Laura, tavs motīvs ir nešķi. Labi, es domāju, ka būsim reāli, ir maz cilvēki. Tāpēc, ja mēs gribam tā kā būt godīgi, man īstenībā vienmēr bija šis jautājums par godīgām attiecībām, ir tāds tā kā pamācības moments, esi atklāts vai esi godīgs. Ko nozīmē attiecībās būt godīgam? Lūk, kur arī ir. Neteikt tur, aida labi, vai vispār neko neatbildēt, vai noburkšķēt. Jā. Bet pateicība, tēma pateicība. Pateicība ir tēma, un es gribēju pieskarties vēl, atgriežoties pie 14. panta. Es to skatījos arī no angļu TPT tulkojumā.
tieši šis pants bija rakstīts, kāpēc tu man neesi atnesis upurus, ko es vēlos, Dievs saka. Un, kad tālāk ir rakstīts, nesiet man savu patiesu un sirsnīgu pateicību un aplieciniet savu pateicību, pildot savus solījumus man visaugstākajiem. Un tad ir arī par tiem solījumiem. Ne tikai par arī pateicību, bet arī par solījumiem. Un, ko tu domā par to? Kas ir solījums? Ka jā ir jā un nē ir nē, vai ne? Var arī. Vai arī? Man liekas, es priekš sevi nodefinēju to, ka solījums vecā derībā ir tādas raksturvietas par solījumiem un zvērstiem. Jā. Un Dievs saka, nesoli neko. Tāpēc, ka mēs kā cilvēki, man reāli ir bijušas tādas domas, ka Dievs speciāli pārbauda, vai tu noturēsi solījumu. Kad tātad pirmās 4 grāmatas Bībelē saka nesoli, nezvēri, ne pie kā. Jā. Tāpēc, ka patiesībā mēs to reizēm izdodam no savu prātā ārā. Prāts ir mūsu dvēsele, mūsu dvēsele ir emocijas. Un tad, kad mūsu emocijas un mēs esam vairāk miesiski nekā garīgi, tad mēs nevaram apsolīt, ka mūsu miesa kaut ko izdarīs. Un tāpēc Dievs, man liekas, viņš uzliek vēl papildus, viņš tāds, tu tiešām to izdarīsi. Tu tiešām to izdarīsi. Un tāpēc ir ļoti daudz, es varu darīt, ka tu esi dzirdējis tāds teiciens, kad, es biju tikko saldojumā, un man viena meitenē, viņa teica tā, es vienmēr teicu, ka nekad. Vai solījums nav vārds nekad? Nekad, tas arī ir solījums. Jā, kad es nekad, viņa teica, es nekad neprecēšos ar armijas cilvēku. Un viņa saka, uzminiet, kas ar mani ir noticis. Esmu apprecējusies ar armijas cilvēku. Tāpēc, ka tas ir tā kā, Dievs vienmēr pārbauda. Ja tu esi tik kategorisks, tad es tev pārbaudīšu. Es tev reāli pārbaudīšu. Es šito tad braucot uz nometu, man jaunieši gribēja enerģijas dzērienus. Saka, es jums nekad nepirkšu enerģijas dzērienu, lieciet man mierā. Nekad. Un es atceros to vārdu nekad, un tagad tāds, es neesmu nopirkusi, tāpēc es nekad. Jo man šķiet, ka tas jauniešiem nav vajadzīgs, protams, un šie ten lēmumi, bet tev nešķiet, ka varbūt gadīties tāda situācija. Kad viņiem vajag enerģijas dzērienu? Es zinu cilvēkus, labi, es neteikšu tādu. Teiksim tā, ir situācijas, ka tev ir jāpalīdz cilvēkam salāpīties. Ko tu darīsi? Tas ir kāda veida lāpīšanās? Viņam ir krīze tāda, ka viņš tiešām ir izdarījis kaut ko ļoti sliktu, un viņam ir ļoti slikta emocionāla morāla. Viņš ar visiem vārdiem apstiprina, ka jā, un atzīst, ka es esmu sagrēkojis, es esmu izdarījis to un to, un man tagad ļoti vajag kaut kādu risinājumu, kurš būtu tā kā vieglā versija, vai tu to neesi gatavs viņam dot, lai viņam palīdzētu kaut kādos ekstra momentos. Un arī tādu tu vari nonākt, saprot, tā ir skalpe, kur tu mēri. Šodien tu esi skaidrā un tev nevajag. Bet tad, kad tu nonāc vidē, kur ir notiks kaut kāda milzīga katastrofa, un tev vajadzēs to izdarīt. Tu jau izdari to tik un tā. Tev jau neviens neprasa, cik emocionāli smags bija fons. Es domāju, ka tā ir konkrēti katra situācija, kur jāskatās, tāpēc tev šodien nevarēšu atbildēt. Atceries, mēs tikko runājam par to, ka, jo tu varbūt, Vai to savā es pārāk daudziem cilvēkiem vēlēju. Es atvainojos. Piedodiet, ar kuriem esmu runājis, es neatceros, vai tas bija tu. Vienmēr sakot par to, ka kristietība nav gluži melnbalta. Jā, viennozīmīgi. Un tad sanāk, kad reizē mums sanāk, ka mēs piemēram, sev piedodam. Kāpēc mēs piemēram, sagrēkojam? Grēki ir dažādi, ja mēs sagrēkojam. Un es taču sev piedodu, ja es esmu, teiksim tā, es atzīstu, ka es esmu taisnais, Dievs man mīl, un es sev piedodu, vai ne? Jo, ja es sev nepiedodu, es sev tiesāju. Es esmu soģis sev. Un to jau tiešām visi kristietība zina, ka nevajag sevi tur tiesāt, sodīt, kāpēc tu sevi ieliec tur pats cietumā un vēl tam līdzīgi. Tātad es sev nenosodu, es sev piedodu. Ko es ar to gribēju teikt vispār? Ka var gadīties dažādas situācijas, kas arī citiem piedod, zinot viņu situāciju. Cilvēks ir, piemēram, bijis, viņi piespied viņam kaut ko, tur es nezinu, piedzerties. Gadās visādi. Jā, viennozīmīgi. Tā ir cita krāsa, tā ir sarkanā krāsa. Tas ir zem tā, ka Dievs ir tiesnes un īstenībā es neesmu tas, kas var tiesāt cilvēku. Jo es nezinu visu sīkumus. Tieši tā. Un tāpēc, piemēram, var gadīties cilvēkam, ka viņš ir tiešām nokļūst kaut kādā slazda situācijā, viņš saskaries ar savu traumu, ar saviem triggeriem, mums tur tāds mūsdienīgs tāds izteiciens. Viņš ir saskāries ar savu to nezvēru, viņam ir viņa tumšā ielē, viņam ir šī te ļaunā diena pienākus, un viņš vienkārši ir pārkaps pāri savām robežām.
Nu, tu viņam nopirksi enerģijas dzērienu iespējams. Nē, nekad Laura nepirks. Laura nepirks. Tas varbūt attiecās uz to, ka es vienkārši tādas nelietoju, es neredzu vajadzības un brīdī. Tas ir runa tikai par enerģijas dzērienu, piemēram, nu labi, var gadīties visādi. Varbūt. Vienkārši Bībele mums saka nesoli. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs nevaram atbildēt par savām emocijām, tad jau mēs būtu ideāli, mēs vispār kontrolētu savas situācijas, ja mēs būtu tajā visā, ko mēs esam saviem vārdiem pateikuši. Jā, bet es arī zinu apkārt, piemēram, labi, šeit ir tas jautājums par enerģijas dzērienu. Es, piemēram, zinu, kad, piemēram, viena no bērnu vecākiem ir tieši pret, kad bērni to lieto. Es to esmu dzirdējusi, un tāpēc tā nav mana... Ja kādreiz man tas vecāks varbūt teiks, es atļauju lūdzu Lauru nopērst, tad es to daru no tā vecāka lūguma, nevis no savas izvēles. Tas jo sev es vienkārši... Jā. Tad, es tev tagad tulīt jo kāpēc tad tu ej pret atkal? Mēs tu pagaidi. Laura, es teikšu tā. Es, piemēram, neuzskatu, ka tas būtu šausmīgi traģiski, ja kāds dzert enerģijas dzērienu. Nu, es protams, nedomāju, ka arī nenosodu bērnus. Ja viņi paši kāds ir nopircis, sarunājis un ko es viņus nenosodu, bet es esmu viņiem pateikusi, ka es to nepirkšu, jo es neredzu vajadzību viņiem to un tā tālāk. Tu arī teiks, ka alkoholu nepirks nekad. Bērniem? Vispār. Ot, redz, kur ir jautājums. Šis ir pa tām robežām. Piemēram, es esmu pirkus alkoholu priekš kam. Kompresēm ir alkohols vajadzīgs. Labi. Tad sanāk, ko tu dari? Tev vajag kompresi, un tas, piemēram, ir bijuši kaut kāds tur zila kāja visu cauri, jo viņu tu esi nokrits, vai tev uzkrita virsū, es nezinu, štanga, uzkrita virsū ķieģeļa kaudze. Tu liksi kompreses, piemēram, sliek kompreses ar medu, alkohols ar medu. Viņam jābūt 40 grādiem. Ko tu darīsi? Jā, nu to es saprotu. Tu aizies tagad uz veikalu un pirks, un tagad tava kristūla māsa ieraudzīs, ka tu pērc alkoholu. Nu, ko, pārdevēji ir, Natālija strādā Lidlā, un tu tagad teji Lidlā un ar to pūdeli, un Natālija tāda, tu nejutīsies, bišķiņ, tu ieraudzīs viņu, varbūt tu aizies citā veikalā nopirkt, pareizi? Tu neies uz Alko outlet? Man nav atbildes šeit. Es domāju, ka šeit arī ir atbilde tam, ka mēs nevaram solīt 100%. Piemēram, man māsai tur kaut kas atgadījās, un viņai vajag kompresu, un viņa saka, aizies, nevar aiziet. Un viņa tev rauda, un viņa saka, aizies, lūdzu, nopērc. Nu, jā. Nu, tāpēc situācijas viņas var būt tik ļoti dažādas. Un tāpēc mēs varam būt pateicīgi par visām situācijām, vai ne? Kur ir pārbaudījumi. Jo pārbaudījums ir, vai tu noturēsi savu vārdu. Jā. Nē, nu, protams, vienkārši visā tajā, ko es arī par tiem solījumiem un par to vārdu, kas ir šeit, vispār par to būtību, kad Dieva vārds atkal šeit runā par to aicinājumu, kad dzīvot pēc viņa vārda tas, kas ir pareizi, uz to, ko viņš aicina. Jo atkal tajā 23. pantā ir par, es atkal skatījos to citu tulkojumu, ka tur ir... Kurā pantā tu saki? 23. Okay. Kad no cita tulkojuma skatīt dzīve, kas man patīkama, jeb kas pagodina mani, ir dzīve, ko dzīvoju pateicībā par žēlastību, vienmēr izvēloties iet kopā ar mani tajā, kas ir pareizs. Tas ir upurs, ko es vēlos no jums. Ja tu to darīsi, tad tev atklāsies vairāk mana pestīšana. Puses kā pilnīgi savā... nav tā, ka pilnīgi savā, bet skaistāk. Nedaudz, jā, pateikts. Tāpēc, cik svarīgi, es domāju, ka ir šīs izvēles un situācijas, kur katrs pats tiešām zina to backgroundu, ja tādu plašāku to skatījumu par lietām, kur katrs tiešām izdara šo izvēli, bet pieaugt tajā mācībā, pieaugt izpratnē, kas ir Dievs, iepazīt viņu vairāk un lasīt Dievu vārdu ne tikai no tā, lai saņem, bet arī, piemēram, es Bībelē ar zilu krāsos pasvītojos tur, kur runā par Dievu, kāds ir Dievs, kas viņš ir, un akcentēt un mēģināt ieraudzīt no tā skatu punktu, kā Dievs rīkojas, ko viņš saka, vai Jēzus, protams, jaunajā derībā, un no tā mācīties, kas ir viņš un kas viņam ir tīkams, un ka tas jau, tās ir arī attiecības,
kur mēs, piemēram, veidojam, vai ne, ko es veidoju ar Dievu, un tad jau tu zini, par ko tu viņam var pateikties atkal. Paldies tev, Dana, ka tu esi ar mani kopā šeit runājot. Jo īstenībā par to tēmu, ko tu teici, kāpēc es esmu šeit, jo tā. Mēs to parunāsim atsevišķi. Mēs neesam to apsprieduši. Mēs neesam to apsprieduši. Nē, tas ir tāds vienkārši savā ziņā piedzīvojums, savā veidā izaugsme, savā veidā tāds nezināmais, kas izaicina mēģināt doties uz priekšu, paskatīties uz ko vairāk, un es ticu, ka nekas nenotiek tāpat vien. Kad ir lietas, kur Dievs mūs ieved, viņš pārbauda, kā mēs reaģējam, kā mēs rīkojamies, kā mūsu sirds uzskata, kāpēc tu to dari. Esmu dzirdējusi par slavētājiem, kas ir uz skatuves, un ir brīži, kad viņi vairāk godina sevi nekā Dievu, un tad viņiem nāk atkal pārbaudījums un šie motīvi. Un ja mūs neieved šajās situācijās, ir lietas, kur Dievs izved pārdabiski, un tu vienkārši saki, reāli, tas man nav iespējams. Dievs, paldies tev, ka tu atkal nāc, jo tad ir rakstīts atkal 15. pantā, un piesauc mani bēdu laikā. Tas ir tāds jau, kad ir tas jau tāda frāze, piesauc mani bēdu laikā, tad es izglābšu tevi, un tev būs mani godāt. Un tā ir atkal lieta, kur Dievs grib, lai viņš ieved mūsu situācijās, un kad mēs izvēlamies pagodināt viņu, ka mēs redzam, ārprāts Dievs, es bez tavs nevarētu, vai tiešām, kur tava roka, tavs žēlstības roka bija, vai ir daudz piemēru, un es ticu, ka arī jūs savā dzīvē varat redzēt situācijas, kur Dievs pārklāja jūs, kur jūs reāli paši nespējāt neko tur darīt. Un kad Dievs vienkārši iejaucās, atvēra durvis, vai ne, lūk, šeit ir izeja, vai lūk, šeit ieeja, vai ne, un par tām lietām. Un tāpēc tajā visā, kad atkal turpmāk dzīvojot un izdarot šīs tā izvēles, kad mēs pirmkārt pasakamies viņam, ka mēs iepazīstam, Dievs ir darījis vienreiz, viņš darīs atkal otrreiz, trešo un tā tālāk, un tu jau sāc saprast Dievu, kad viņš ir tāds, un tad jau tu audz, tu spēj izdarīt atkal izvēles, zinot, kas viņam ir patīkams, un dzīvot tā no godības uz godību, vai ne, un tādu. Man liekas, ka tas ir tik, es gribu vēl vienkārši Dievu iepazīt vairāk un vairāk, un es tiešām apzinos, ka noteikti man ir vēl, mums katram ikvienam noteikti ir iespēja vairāk un vairāk pateikties. Amerikāņiem ir šīs pateicības dienas, vai ne, kas tur Thanksgiving un tādas. Bet viņam arī tur bišķi kaut kāda savādāk tā noteikti tā nozīme. Bet savādāk, jā. Jā, bet esmu dzirdējusi arī, ka no rītiem cilvēki pieceļās un nepateikties par to, ka viņiem ir iespēja piecelties, elpot, dzīvot. Un, protams, ir būt tik daudz salīdzinājumu vai situācijas, kur mēs nonākam kādās ārzemēs vai kalpojot kaut kur mēs redzam, ka citiem apstākļi ir pilnīgi ārprāts, kā viņi spēj tādā dzīvot. Un šīs lietas mēs ticam, ka jūs to zinat un apzināties, bet tiešām rast dzīvē šo pamatu patiesību, ka Dievs nevēlās šos upurus un tā, kas ir kā rakstīts šeit, vai ne, bet tās es negribu varbūt teikt plikās darbības, bet tās, kas ir tādi rituāli, pieņēmumi, tukšas rīcības, bet patiesībā Dievs grib mūsu sirdi, mūsu pateicību, kur mēs vienkārši varam slavēt viņu un apzināties, ka bez viņa mūsu dzīve ir tukša. Un varbūt noslēgumā es varu padalīties, atgriežoties šeit, mēs esam BSM telpās, piedod, ja mēs izteicām. Un vienkārši atgriežoties pirmajā vakarā, mums bija slavēšana, un mums te bija atbraukuši no Jelgavas draudzes jaunieši un slavēšanā, un bija jūtama Dievu klātbūt, un es vienkārši tā atminos, kad pirms 3 gadiem, kad es šeit mācījos, kāda es ierados, kad man likās, ka es tādu, tagad varbūt salīdzinot, es negribu tur sev celt vai kā, bet kad es tad biju pavisam tāda salausta vai ne, tur, tāda tā kā
tajā nabadzīgā domāšanā, daudz tādas vai ne lietās, un kuras baidījos, kuras meklēju šīs pasaules sajūtas un piedzīvojums, tā teikt, piedzīvot vairāk Dievu, vai vairāk sajust un no tām lietām. Un tajā slavēšanas vakarā es vienkārši redzu, kā pa 3 gadiem Dievs ir stiprinājis mani, veidojis mani, un es vienkārši jūtu, un man nāca tie pateicības vārdi, Dievs, es dodu, tāpēc, ka tu man dod. Es spēju mīlēt, jo tu mīli, vai ne? Un kad, ko Dievs cenšas visu laiku mūs skalot ar tādiem tīriem ūdeņiem, ka viņš dod mūsos, un mēs dodam tālāk, un tās lietas visu laiku, un es tā vairāk šīs lietas, viņš man deva tādas vārdas, es jau vairs neatceros, bet es apzinos, ka īstenībā viss gods un pateicība ir viņam. Un es tiešām viena no manām lūkšanām, ko es gribu būt visu savu dzīvi, teikt, lai es palieku pazemībā, un lai Dievs ir tas, kas tiek pagodināts caur manu dzīvi, jo ne jau es to daru, lai sevi izcelt, bet es vienkārši apzinos, cik mana dzīve bez Dievu bija salauzta un tukša, nevērtīga, un tagad, kad tu esi ar Dievu, tas ir vienkārši, ka tu vari elpot, priecāties, jā, ir grūtāk brīži, bet ka tā jau tev ir tāda mīlestība, tāda dzīvība, ko tu vienkārši spēj dot Dievam. Es dzīvoju tev. Tā. Man tas ir tādā pateicībā, un lai Dievs audzē arī man pateicību un izpratni katru dienu. Lai tu izdodas. Jā, paldies, Dana, kad ir šeit. Tu pieminēji vienu lietu par to, ka ir tāda raksturvieta, kas man tā kā, viņa vēl joprojām man ir gaisā. Es tā saucu raksturvietas, kuras vēl līdz galam tā kā man ir meklēšanā šīs atbildes priekš izpratnes. Jā, kad ir tāda raksturvieta, ka neviens īstenībā nemeklē Dievu. Un man vienmēr licies tā sāpīgi īstenībā to dzirdēt, jo vienmēr gribas sevi pieskaitīt pie tā, kurš meklē Dievu. Jā. Bet tad runājot par šo tēmu, par žēlstību, ko mēs pieminējām mazliet, ka patiesībā jau tikai Dievs, ka pat pestīšana un glābšana dod svētais gars. Kad tā arī ir, kad mēs, kā tu saki, kad dzīve pirms Kristus tava vai ne, un pēc, ka pirms tam jau viņa bija tukša. Jo pat, mēs nemeklējam Dievu. Neviens pirms Kristus pats nemeklē Dievu. Iedomājies, cik ļoti Dievs ir pārdabiski, kāda viņam ir domāšana par to, ka viņš rada cilvēku, un tad viņš ieliek iekšā šo te pestīšanas vēlmi. Ka pat tad, kad Dievs nav mēs esam, labi, ne mēs, varbūt, vispār cilvēks, Ādama daba, viņa nemeklē Dievu. Kad ir Ādams un Ieva tika izdzīti no dārza, un viņiem atdalījās šī Dieva godība, viņa nebija, jo tas tā dzīve lāstā sanāca. Un kad cilvēks pēc būtības neviens nemeklē Dievu, man liekas, kā varbūt tik traģiski. Un tad ir tas, ka mums cik ļoti vajadzīgs Dievs, lai mēs meklētu Dievu, vai ne? Ir kā tāds interesants, tādas kaut kādas apvērstas un tādas savādas un cilvēka domāšanai nepierastas domas, vai ne? Es tagad sapratu vienu lietu, kaut kā skatījos par šo, par 50. psalmu, un tur ir teikts, vispār upuri, ja, kad jūs nesat upurus, bet, es gribētu, lai jūs pievienojat pateicību. Un tas atcerējos to domu, kāpēc vispār tik nest upuri? Upuris bija apstiprinājums pateicībai. Tas par spēju noķert to domu, kad upuris tiek nests kā pateicība, piemēram, tur, kaut vai ļoti vienkārši lieta kā 10. tiesa, ja, ko mēs mūsdienās praktizējam. 10. tiesa jau ir pateicība par to, ka man ir šie 100 un es atdodu to 10, un tad par, lai svētītu 90, es atdodu pateicībā par to, ka man ir tas viss pārējais, tie 90%. Es nesu to upuri. Un sanāk, kad es nesu upuri kā pateicību, ka tas jau ir tā pateicība, kad paldies, ka tu man iedevi, es tev atdodu mazumiņu, vai ne? Un tad, iedomājies, ja es vēl šo atdodu atpakaļ bez pateicības, ka tas jau ir pateicības upuris, man liekas, pagaid, to vispār var izskaidrot kaut kā, ka es nesu upuri pat bez pateicības. Tad es vispār neesmu sapratis upuru nozīmi. Kad es nesu, lai pateiktos un pat nepasakos. Tad nav jēgas tam. Es padomāju, ka tā ir tāda, manā skatījumā, kaut kādā ziņā tā centrālā doma, kas man tā kā aizķēra, kad es vispār esmu 50. psalmu. Tu nes upuri, un tu pat nezini, kāpēc tu viņu nes. Tajā nav ietverta iekšā daļa pat no tā, kāpēc tu vispār to dari. Šis bija labs īstenībā. Es kaut kā tikai tagad man mērkaķīši. Vai ne? Es saku, kā var būt tā? Pat arī, kad Salmanis tika,
iesvētīts par ķēniņu, un arī Dāvids, ja, kad viņu atnes tur, tūkstošiem, tad vispār spēja iztauties 20,000 kaut kādas tur govis. Come on, kas tas? Tā bija pateicība. Tas upurs bija pateicība. Nedomājies, ko nozīmē, ka tev vienkārši tā kā, ka tu to nevēlies darīt. Kad tu nesaproti vispār, kāpēc tas tiek nests. Man vispār patīk, ja labi, šī nav tēma par 10. tiesu, bet tik un tā, ka 10. tiesa ir viens no tādiem ļoti labiem, jo mēs īstumā draudzē tik un tā tas tiek pacelts vairāk reižu nekā citu upuri, vai ne? Jā. Pa kuriem upuriem mēs vēl runājam? Tu atnes balodīšus starp citu? Citu. Tas jēriņus tu atnes, Laura, pagājušajā nedēļā? Labi, mēs vairs nedesam. Labi. Tad 10. tiesa. 10. tiesa ir vienīgais upurs kaut kādā ziņā, ko mēs vēl nesam. Kad, lai mēs tā kā pateiktos par tiem 90, kas mums ienāk. Jo, ja mums neienāktu vispār alga, mēs nevarētu atnest arī 10%. Un, ka mēs piedaram Dievam, īstenībā tas mans tāds, sapratu, Laura jau savu kopsvilkumu pateica. Par to, ka pateicībai ir tāda, tas ir tik interesanti īstenībā, kad pateicība ir tāda dziļumi, un kā Dieva vārds saka, pateicība ir tas, kas tev vispār izvedīs ārā uz pilnīgi citu virzienu. Ja mēs kaut vai ņemam ļoti to vienkārši atgriežoties apkārt pie piemēra par 10. tiesu, ja es pat nespēju 10. tiesu atdot, tad es nevaru ieiet šajā ceļā vai ieiet, pestīšanas priekā vai Laura, ko lasīju šo tulkojumu no angļu valodas, vēl krāšņāk izteiks to, ka Dievs nevar atklāt tev savus noslēpumus vai savus dziļumus vai savus atklāsums, ja mēs pat nespējam atdot to mazāko daļu, vai ne? Ka mans biznesa partners man atdod 90% un es viņam atdod tikai 10%. Mans sadarbības partners parasti 50-50 liekas jau, cik daudz liels procents man paliek, vai ne? Ja mēs spējam uztaisīt biznesu, 50% tev no peļņas, 50% man. Bet Dievs mums saka 90 man un 10 viņam. Labs piedāvājums, vai ne? Ka ja es nespēju pat pateikties, tad tas man tik ļoti aprobežo īstenībā. Un es droši vien teikšu drosmīgi par to, ka te jau mazliet oši pēc skopuma, vai ne? Un man ir tāds teiciens, esmu paņēmusi to no saviem pirmiem kočiem par to, ka skopie cilvēki neaug. Un ja cilvēks garīgi neaug, un ja viņš neaug garīgi, viņš arī analoģis, viņš nevar augt arī nekādā veidā fiziski, viņš nevar augt finansiāli, viņš nevar augt zināšanās, cilvēks nepieaug sapratnē. Ja cilvēks ir skops kaut kādā jautājumā, un vēl jau vairāk, ja mēs iekonomējam uz Dievu. Ja mēs nevaram pat pateicībā atnest viņam, kaut vai cienīt vienkārši viņa principus, kad mums iet slavēšana draudzē, kad slavēšanas laikā būt klātesošiem slavēšanā, tādas ļoti vienkāršas lietas. Respektēt Dievu vārdu, ka mēs atrodamies zālē, kad ir Dievu vārds, vai lasīt tīri Bībeli, nevis paralēli tur skriet un kaut ko, es nezinu, atrasties tur neklātesoši, kā moderni teikt, Zoomā, ka mēs esam... dienas pantu un ar to... Dienas pantu neizlasīt! Ok, tu izlasīji? Nē. Es nelasu Dievu pants, es lasu Bībeli katru dienu. Man ar dienas pantu, man liekas, mani mācīja, man patīk šī doma, ka 5 nodaļas dienā, tas ir, lai tikai tu uzturētu sevi tādu eksistējošu gandrīz, vai lai kaut kā īsmā arī tur mazliet vairāk sanāk. Ja? 5 nodaļas ir tad, ka tu jau tu esi dzīvs. Ja es izlasu 5 nodaļas, tu esi dzīvs, tu esi dzīvs. Laura, es novēlu visiem būt dāsniem tajā, kur jūs esat. Vienalga, kas tas ir, vienalga, cik ļoti tu esi iegremdēts kaut kādās darīšanās, būt dāsniem ar pilnīgi visu, ar pateicību, ar prieku, ar darbu, ko tu dari, ar saviem talantiem, ar savām spējām, ar savām prasmēm, ar komunikāciju, ar atsaucību, ar vienkārši klātesamību, kad katra lieta, kurā mēs esam dāsni, Dievs to novērtē, ka mēs... Viņš mums dod šo iespēju iet viņa ceļu, un šajā te ir teicis, ka tas ir ceļš, kas mani godā, kad patiesībā ar to, kādi mēs esam radīti, ka mēs esam radīti no Dieva pēc viņa tēla un līdzības, ka tad, ja mēs dalamies ar to, tas nozīmē dalīties ar Dievu, parādīt viņam godu, ka tad viņš rada mums šo te ceļu, un Jēzus ir ceļš, un līdz ar to es domāju, ka mēs varam pieaugt, mēs varam būt pestīti, mēs varam pieaugt priekā, mēs varam
augt savās, vispār pieaugt kā garīgi cilvēku un atmest bērnu dabu un būt jau tie, kuri māca, nevis kurus vēl jābaro ar karotīt. Tā kā esiet svētīti visi, pieaugt priekā, pieaugt patiešām Dieva apsolījumos un ieiet tajos. Nevis būt tikai tie, kas zina viņus, bet arī tie, kas tajos dzīvo. Un bauda to, cik Dievs ir labs patiesībā, un arī tur ir vajadzīga atklāsme, vai ne? Tieši tā. Lai jums atklāsmes. Nākamreiz padalieties jūs ar savām atklāsmēm. Komentāros droši varat rakstīt, vai kā jūs satverat Dievu vārdu, kādas idejas jūs notverat no tā, vai esat kādreiz aizdomājušies vispār par šo jautājumu, par pateicību, par upuri, patiesībā par upuri vispār nozīmi, kāpēc tas būtu jānes un kāds Dievs ir labs. Droši dalties.